izvēlēm ir cena. Un kāda tā būs šoreiz, to noskaidrosim kopā ar stilistu Jevgēniju. Mēs esam gatavi. Kā tev sauc? Kriste. Tev ir lieliski iespēja piedalīties šodien pārvērtību šovā, vai būtu gatava ar īstu stilistu? Tagad, cik ir laiks. Īstenībā esmu ļoti traks cilvēks, esmu tāds spontānu ideju piekritējis un varētu mēģināt. Lieliski. Tad vai esi gatava un dodamies? Ejam. Gatava esi pārmaiņām. Jā. Esmu gatava izmēģināt visu dzīvē. Mēs tagad centīsimies kaut ko padarīt tiešām labu. Jā, labi. Mani sauc Jevgēnijs. Šodien es būšu šīs programmas stilists. Cerams, ka šodien es varēšu kreatīvo stilu, ko viņa varēs valkāt ikdienā, varbūt kaut kur iziet ārā. Cerams, ka es varbūt piedošu odziņu ar jauno stilu, ko viņa pēc tam varēs izmantot savā dzīvē. Es domāju, ka mēs varam kaut ko izvēlēties tādu interesantu, tiešām superīgu un es domāju, ka aiziet. Es domāju, ka sākumā mēs kaut kādu smuko kleitu atradīsim. Es īstenībā nesāju visu, kas man patīk. Es esmu izmēģinājusi dažādus stilus un man patīk no visu izmēģināt. Vai kombinācijas. Kombinēt. Es domāju, ka mēs kombinēsim tev. Man tāds stils. Man patīk, es cerams, ka es tev atradīšu grunge stils. Ko es nekad neesmu vilkusi, jo es gribu izmēģināt. Man liekas, ka tev vajag izmēģināt. Jā. Tas ir 80. gadu stils, kas bija no Vašingtonā pirmo reizi, kad parādījās. Tas tāds alternatīvais roks. Arī stila sajaukums, kas varētu derēt, ko tu vari izmantot pēc tam. Pēc tam grunge stils, jā, tas ir zīds, āda, kas varētu derēt. Melna krāsa, brūnīgi, visi tonīši. Šeit ļoti, kā es skatos, ļoti daudz smukas lietas arī ir. Neskatoties uz to, ka ir lielāka izmēra, mēs varēsim salikt, varbūt pēc jostam pamainīt, jā, visu to. Bet arī tas tāds stils, kas mēs pamēģinās. Tomēr to kleitus salikt. Un ko pavirsu? Kaut kādus brutālus zābakus. Es domāju, ka mēs pamēģināsim kaut kādus kažokus ādas jakas. Tagad sezons tieši šitam ir, jā. Tas ir vispopulārākais, kas tagad ir. Tā kā, ja tev arī izdosies kaut ko atrast sev pēc tā, samta kleitā varētu būt tikai klasika, tīrā klasikā. Tagad ir lielā topā. Es, piemēram, tas ir rīktīgi tāds bies. Ņem. Mēģināsim. Es domāju, ka tev noteikti ar rotām mēs daudz neizmantosim. Mēs izmantosim tādas jostas. Mēs sāksim no visinteresantākā, kas man ļoti patika. Kombinezons. Es domāju, tev vajag kaut ko augšā. Man gribās tev, lai tev viss ietu šitā. Varbūt drusciņ parādīt kaut kā. Mēs tikai taisam, mēs mēģinām. Bet īstenībā, ja skatīties arī, skatīties to, ka tas apjoms var būt, un kuru var mainīt, īstenībā es tev varbūt izdarīt tā drusciņ neņemtu šeit, bet šobrīd man liekas, ka ir tas, kas īstenībā varētu būt. Ja apavi ir brūni, mēs varētu pat likt brūnu jostu. Es jau. Īstenībā šeit vēl divas idejas ir, ar ko mēs varētu mēģināt salikt to, ko nevar salikt. Es pat ļoti ērti jūtos. Tas ir galvenais. Es jūtos tā, kā tas būtu mans. Patīk kažoks. Es viņu iemīlējos, man liekas, kažoks, jā. Tā varētu būt jaunākā modas tendence. Kaut kādu roti izlikt. Priekšā varbūt vispār nekā. Man ir tev vairs ciet. Stāvi. Es to jostiņu tev atnesīšu. Stāvi. Stāvu. Stāvi. Es eju meklēt jostiņas. Manuprāt, ir izdevies. Manuprāt, ir izdevies. Cerams, ka mūsu budžets neiesies no robežām, bet ka ir viss saskanīgs un arī, es domāju, ka tu vari aiziet jebkur tādām somiņu. Tu esi ļoti smalka, tev ir laba figūra, Neskot, tu esi kā masīvs, apjomīgs kaut kas augšā, bet viņš tev pataisa par
nu, var tā teikt, karaliene. Ja gribās kaut ko tiešām, varbūt ne glamurīgu, bet ar tādu šiku, tad šitais stils der tiešām būtu ideāli. Nākotnē varbūt skatīties vairāk, jo es kaut ko tādu ikdienā varbūt nevarētu atļauties uzvilkt, bet tagad es skatos, kad man ļoti patīk. Cik izmaksāja koptēls? 200 latiem. 60 euros, 70 euros. Es domāju, 300 lati tas ir minimums. Pāris simtam, jā. 150 lati. Cik jūs pakaramos dot par stilista darbu? 4 pakaramos. Es domāju, 4. Ir, kur tiekties. I'll give it 2. 4. Es dodu 4 pakaramos. Stilam ir cena, un šoreiz noskaidrojām, ka stilista Jevgenija veidotais tēls izmaksāja 54 latus un 95 centīmus, un kopā viņš ieguva 3,5 pakaramos.